Labdien! Mans vārds ir Emīls. Es darbojos folkloras kopā Traistēni un mācos 7. klasē. Es jau kādreiz biju stāstnieks 1. klasē, bet tad man uznāca tāds slinkums un neko negribējās darīt. Un tā es arī neko nedarīju. Bet tad es ieraudzīju, kā Ēriks uzstājās mūsu pasākumā šoruden, kā viņš dzied, kā viņš sarunājās, kā viņš kustās, un es nolēmu, ka es arī varbūt gribu to iemācīties. Tāpēc es jums šodien pastāstīšu pasaku par mīlestību. Reiz dzīvoja kāds saimnieks ar sievu un meitu. Meitai jau bija precību laiks, bet kā precinieki nenāk, tā nenāk. Bet te kādu dienu veseli 2. Nu māte ātri saklāja galdu ar tik garšīgiem kartupeļiem, ar tik garšīgiem salātiem, ar tik garšīgu vistu. Man pat mutē tagad siekals. Bet ziniet, kas pietrūka? Pietrūka vīns, jo nu kas tās par vakariņām bez vīna. Nu tā tēvs lika mātei pateikt meitai, lai noskrien pagrabā un ielēj vīnu. Meita noskrien, ielēj krūzē vīnu un sāk pie sevis prātot. Es aprecēšos, man piedzims smuks dēliņš, viņš ieies pagrabā, viņam uzkritīs tas lielais baļķis, kas pret sienu atstutēts. Kas vilks to labs skažociņu? Un tā apsēdās uz trepēm un sāk raudāt. Tēvs augšā nepacietīgs, liek mātei iet skatīties, kur meitene palika. Māte noiet, ieraug meitu raudam, jautā, kas noticis. Meita visu izstāst, un māte arī sāk raudāt. Nu, tēvs augšā nepacietīgāks. Pacies skatīties, kur abas palikuši. Noiet, ieraug meitu, un māte raudam, jautā, kas noticis. Meita ar māti visu izstāst, un tēvam pašam grūti ap sirdi paliek, un arī sāk raudāt. Precinieki augšā jau vēdaru pārēduši, nezinu, nekur tā meita, nekur tas vīns. Ies paši skatīties, varbūt tur kāds velns dzīvo. Noiet, ieraug visu ģimeni raudam, jautā, kas noticis. Māte ar meitu visu izstāst, un preciniekiem tādi smiekli pat asaras nobira. Nu, jūs esat dīvaini ģimeni, bet meita jums gan ir smuka. Tāpēc es iešu pasaulē, un ja es satikšu 3 tādas pašas dīvaiņas kā jūs, tad es viņu apprecēšu. Ja nē, nu tad neko. Un tā arī puisis aizgāja. Nonāca pie pirmās mājas. Tur kāds saimnieks ar dakšu riekstus mēģina vērniņos uzmest. Puisis pieiet klāt, jautā saimnieku, ko jūs darat? Saimnieks izstāst un jautā puisim palīdzību. Puisis pasmaida, paņem blakus stāvošo ķoci un ar pāris grābieniem visu ātri sanes. Saimnieks priecīgs, puisis priecīgs, devās tālāk. Nonāca pie nākamās mājas. Tur kāds saimnieks ar sili skrien iekšā ārā, nu tā kā galīgi apjucis. Puisis pieiet klāt, jautā, saimniek, ko jūs darat? Nu kā, es tikko sev jaunu māju uzbūvēju, bet man nav iekšā gaisma. Visiem maniem kaimiņiem ir gaisma, bet man ir tumsa. Es mēģinu viņus sanest. Es neesmu bagāts, bet es dodu 100 naudiņas jebkuram, kas to varētu izdarīt. Puisis pasmaidi un pajautāja saimniekam cirvi. Saimnieks iedod cirvi, puisis ātri izsit sienās logu caurums un nu mājas poža. Saimnieks priecīgs, iedevis puisim naudu, puisis priecīgs devās tālāk. Nonāca pie nākamās mājas, bet tur saimniece ar cilpu apkārt vistai skrien. Puisis pieiet klāt, jautā, saimniec, ko jūs darat? Nu kā, redziet to vanagu, viņš man cāļus mēģina apēst. Es noķeru ar cilpu vienu cāli, paliek zem vistas, pagriežos ķert nākamo, šis pa otru pusi jau man priekšā. Es neesmu bagāta, bet es dodu 100 naudiņas jebkuram, kas to varētu izdarīt. Puisis pasmaidīja un teica, nu neuztraucieties par to vanagu. Ja viņš nāks, tad cāļi paši paslēpsies zem vistas, un vista gan knāps vanagam. Nu tā saimniece palika priecīgi, iedeva puisim naudiņu, puisis priecīgs devās atpakaļ pie savas brūces. Nu tā viņa un teica, ka beidzot var precēties, jo pasaulē ir visādi dīvaini. Varbūt arī mēs esam dīvaini. Un tā viņa apprecējās, viņiem piedzims smuks dēliņš, viņi uzšūva labs skažociņu, bet baļķis gan virsū neuzkrīt. Nu tā bija pasaka par mīlestību, bet mans stāsts gan būs par darbu. Es visu šo vasaru strādāju pie brāļa garāžā. Kādu dienu pie manis viņš atnāk, sakot, lai sametītai mašīnai to tiltu ar to kabatu. No sākuma es domāju, kādu tiltu, kādu kabatu. Bet beigās es kaut ko izdomāju. Nu neteiksim, ka darbs bija pats labākais, bet nu vismaz bija kaut kas. Un es sapratu to, ka cilvēkiem ir daudz jāmācās.
Lai nenotiktu tāpat kā 2 skolēniem pēc anatomijas pārbaudas darba. 2 skolēni sarunājas. Es anatomijas pārbaudas darbā dabūju 2 par špikošanu. Ko? Ko tu varēji špikot? Nu, es skaitīju savu ribas. Paldies par klausīšanos!